Ja nevienam nestāstīs, tad arī nevarēs pārdot. Pēc ideju kausa mēs esam šo lietu nolēmuši tālāk komercializēt. Mums bija ideja, Lai dzīve būtu interesantāka. mēs sapratām, ka mēs varam. Šī nebijusī, varbūt neredzētā ideja, ka tādā ziemeļu valstī kā Latvijā pēkšņi tiek veidots kaut kāds tāds atvērējs, kā kokosriekstu atvērējs. Tas ir tas komandas darbs, ka tu zini, kad Linda 12. naktī atsūtīs tos failus tā, kā viņa ir solījusi. Uzdrošināties mēģināt. Noteikti tas ir jādara. Nevajag baidīties nākošu ideju kausu. Šeit zaudētāji nav. Lai pārbaudītu savu ideju, cik viņi vispār dzīvot spējīgi. Žūrija ir stingra un tāpat laikā ļoti pieredzējusi. Un, tas viss arī kā tas process, kā viņš atvērsies vaļā. Tas viss mainījās no sākotnēji, ieliekot no augšas vai ieliekot savādāk. Tas pilnīgi tajā procesā nebija tā, ka tā ideja bija pilnīgi skaidrs, kā tas notiksies. Bija tikai tā pirmais, kā mēs atveram Un man svarīgi arī likās tas, ka ir iespēja cilvēkiem, kam nav tās pamatizglītības finansēs, mārketingā, kādā citā jomā piesaistīt arī mentoru un izvēlēties mentoru tajā jomā, kas viņam liekas visvājākā, kuru viņš mazāk pārvalda. Uzdrošinies un piedalies!